Nu, kas teiks par Skorpionu intensīvs? Nu, kas te intensīvs te ir bijis pēdējās 15 minūtes? Štais tās dzīves gals. 40 plus, tev viss ir, tu dzīvo tajā mājā. Ārpēc šausmas, kā var neaudzināt bērnus? Nu, kur tik neaudzināt bērnu? Tev ir jāatrod, kurš nogalina dzejnieku. Bet reizēm vēlies būt viens. Es jums teikšu tā, nu pirmajā cēlienā es reāli iemiru. Kas ir viņai? Kur viņai bērni? Kur ir jāietēst? Kur var nopirkt labāko pastētu rajonā? Ko tu par šo saki? Čau, labdien, labrīt visiem, kas ir ieslēguši jau 10. Kā es epizodi. Mani sauc Kristīna Stakena, visu 10 epizožu garumā neesmu mainījis ne savu vārdu, ne savu uzvārdu. Sāku triekties, kā saka, pretī statistikai, jeb pret statistiku Latvijā. Bet jā, par maija iestāšanos, nu kas liecina? Nu pirmie pavasara vēstneši, kas te ir ne jau narcisis, ne jau tulpes, tie ir tie cilvēki, skrienošie cilvēki, kas skrien pretī labākai sevis versijai un arī gatavojas Rīgas maratonam. Nu tāds arī būs šajā nedēļas nogalē. Nu vēl jau mums jātur līdzi, riktīgi būs jājūt līdzi un jātur īkšķi par... Nu, tas Irānas izaicinājumā es visticamāk nevaru piedalīties, bet par atvaru turēsim īkšķus. Ja? Vēl kaut kāds hokejs par mums, pret mums. Nu, mums ir nenormāli daudz ko darīt, bet ko katrs normāls cilvēks dara, kad nedēļā ir tāds sabiezējums ar notikumiem? Nu, viņš vienkārši cenšas izdzīvot. Ja? Cenšas izdzīvot. Nu, reizēm horoskopi palīdz. Ja izlasi horoskopu, liekas tā kā, jā, tu turēsies pretī visām dzīves vētrām, bet kaut kas būs salūzis tevī, un tu redzēsi kaut ko jaunu. Ja, un uzreiz labāk paliek par horoskopiem. Mēs runāsim šajā podkāstā. Būs arī ļoti maziņš kultūras sūklis, jo, zin kā, jāsūc ir dabiņa iekšā, sevi draudzība jāsūc, sevi nevar tikai kultūra sūkt. Nu, jeb draudzības kultūra arī ir kultūra. Kas vēl būs šajā podkāstā? Nu, pats svarīgākais, parunāsim par integrācijas jautājumiem. Es kā integrācijas speciālists tomēr zinu, ko teikt par integrācijas jautājumiem, jo esmu dzīvojis vismaz 4 pasaules valstīs ilgāk pa pusgadu un gadu, un es māku integrēties, jā, es māku adaptēties, bet visgrūtāk man adaptēties bija no viena Rīgas rajona otrā. Ar to arī sākam. Kā es integrējos? Nu jā, integrēšanās ļoti grūts jautājums Latvijā. 40-50 gadus runājam par integrāciju, nesenāk, jā. Valodu mācāmies, nesenāk, jā. Es franču valodu mācījos ar citu pusgada laikā, jā. Nu, mācījos ar mācīšanās metodi. Ziniet, kāda mācīšanās metoda valodām ļoti labi rakstīja 20 vārdiņus dienā ārā, vienkārši atkārto vārdiņus, pēc tam skaties filmas noteiktās valsts valodā, vai ne? Nu, Duolingo? Ibio ārā ir Duolingo, jā. Nu, tu vari iemācīties valodiņu, Roberto mums ir pierādījums valodas iemācīšanai. Nu, kas vēl mums tur Filipa Gabriels iemācījās latviešu valodu. Nu labi, bet es jau ne par valodu te runāšu. Es te runāšu, kā integrēties no viena rajona otrā rajonā, un tas ir nenormāli grūti. Man bija pilnīgi, ziniet, dzīvē ir tā, ka, nu, piemēram, kad 8 gadus atpakaļ, apmēram 1,5 kilometra attālumā no šejienes bija draugu mājā, nu, Mārupē. Draugu mājā bija tāds pasākums, tusiņš tur bērni skraida, lai visādi uzņēmēji un pilates un terapeiti un visādi cilvēki. Nu, tādi nobrīduši labi dzīves cilvēki, visi viņiem ir kārtībā. Es sēžu un domāju, ārprāts, štais tās dzīves gals. 40 plus, tev viss ir, tu dzīvo tajā mājā. Bērni paaugušies, visi skrien, visi ņemās, pilotēs biju, vīrs uzņēmējs. Tā izskatās dzīves gals, jā. Tā es pie sevis nodomāju, zinu, kā jau dzēnieci, man vajag vienmēr pierakstīt kaut ko es jūtu, vai ne? Bet nē, es izspļauju to puli, vai ne? Kā Dievam spļaut acīs, ko nedrīkst, es izspļauju. Es saku ārprāts, nu, ja es kādreiz pārvākšos uz Mārupi, vienkārši sēdēšu privātu mājā un piekdienāt visu, ko domāšu, būs par burbuļu glāzi un šampaniet, vienkārši nošaujiet mani, paņemiet lāpus, saprociet mani. Ding dong, zvans pavasarī pie durvīm. Labdien, Kristīna, mēs esam atnākuši tev aprakt. Ak, tie ir tie mani draugi, kuriem izspļauj to teikumu, vai ne? Tā dzīvē noteikti, bet tu nekad nespļauj acīs. Ziniet, par ko vēl es pārliecinājos, ka nedrīkst Dievam spļaut acīs? Nesaki nekad, vai ne? Piemēram, bērns, vai ne? Bērns lielveikalā nokrīt zemē, bļauj, es agrāk skatījos, ārpēc šausmas, kā var neaudzināt bērns? Nu, kur tik neaudzināt bērnu? Tagad es stāvu lielveikalā, bērns jau bļauj 15 minūtes Āgenskalna tirgu, starp citiem ļoti patīk bļaut Āgenskalna tirgu, laikam tur ir skaļš daudz kaut kas, un viņš kaž bļauj pa visu Āgenskalna tirgu, un es domāju, jei, Dievs, es sapratu, vispār vairs nelietoju vārdu nekad. Nu, lūk, un es par integrāciju runāju. Nu, tad kā integrēties jaunā rajonā? Nu, skaidrs, ka es biju Rīgas centra meita, nu, tas ir vienkārši tā kā, nu, tas bija tā kā kulaks uz acis man un visai pasaulē, vai ne, lilā krāsa, vai ne? Nodzīvojot centrā, nu, es nezinu, tā kā daudz gadus, nu, es pat, ja es teikšu, cik gadus jūs varēsiet izrēķināt, cik man gadu neteikšu.
17 gadus nodzīvoju Rīgas centrā, tagad integrējos, kā saka, Piemārupē, vai ne? Integrējos novembrī. Slikts mēnesis, kad integrēties novembrī, nepārbrauciet novembrī, viss, ja Rīgas centrs jau ir tumšs pelēks un var kaklu izlaust, tad Piemārupē, ticiet man, ne tikai kaklu var izlaust. Neko neredz, tumšs, dubļi, nekā nav, tu ej vienkārši pa nolemtības ielai, it kā savā sapņu tāls sasniedz, savā namā nonācis un beidzot vari, kā saka, baudīt brīvi un gaiss tik svaigs, vai ne tā kā Rīgas centrā. Kā tad jāsāk integrācija? Es iesaku sākt integrāciju ar sportošanu, vai ne? Jāsteig apkārt par rajonu, jāskrien, jābrauc ar riteni, vai ne? Tā var saprast, kas rajonā notiek, kas notiek apkaimē. Ja tev ir bērns vispār izcili, vai ne? Tu uzreiz meklē, kur ir bērndārs, kur ir skola. Es uzskatu, ka jāmācās kaut kur tuvu mājām. Tas ir baigais čakars, ja tev stundu no rīta jāved bērns un katru rītu, un tas ir 7, 8 sāks. Nē. Ja, uzreiz meklējam bērndārs, skoliņu, tur uzreiz ar vecākiem audzinātājiem iepazīties, uzprasīt, kas notiek, kas nenotiek. Ko es vēl darīju? Es uzreiz atradu Facebook grupā, saprotam, kas par ko, kādi kaimiņi, ko tirgo, kas būs, kas nebūs, kas notiek uz konkrētām ielām. Te uzreiz jau ir labāk. Vēl ļoti laba lieta ir, piemēram, parunāt ar kaimiņiem. Es zinu, tas smagi man nācās, es 3-4 mēnešus turējos un tad sasveicinājos ar kaimiņiem, ja mēs sasveicinājāmies ar forša tante, superīga ģimene blakus dzīvo un pretī superīga ģimene un visu apkārt ļoti forši cilvēki. Man grūti nācās. Tāpat kā visiem latviešiem, es iztos tāda mutīga un runātīga, bet tā nav. Es vienkārši izliekos. Man jau viegli izlikties ir vienkārši savā pagrabā pret kameru sēžot, neviena jauta nav. Par Facebook es jums pateicu, par to skriešanu, par to sportošanu pateicu. Obligāti skaistuma saloniņa, manikīriņš, pedikīriņš. Es pabraukāju 2-3 mēnešus, stundu turp, stundu atpakaļ. 14 stundas aizņem beigās manikīra vai pedikīra procedūra, vai ne, Dievs, tev vajag celulītu patricināt, ja, uz kaut kādu endosfēras aprātu. Tev visu vajag savā rajonā. Un kā tu nokļūsi savā rajonā, kā tu nokļūsi kaut kādā skaistumkopšanas salonā, tu jau esi integrējies. Faktiski tur visi visu pastāsta, visi ar visiem pārunājas. Tu saproti, kas ir kas, ko dara tā, ko dara šī, kas ir viņai, kur viņai bērni, kur ir jāietēst, kur var nopirkt labāko pastētu rajonā, kur ir šašliks jāpērk. Aha, tur nē, tur liek sodus. Saproti, skaistumkopšanas saloni. Tā ir lieta, ja? Vai tās ir pīlašu studijas, skaistumkopšanas saloni, tur ir visi, ja? Trenerīti, vajag sievieti vai vīrieti, pēc kādu zorts jūs gribat ņemt trenerīti, ja? Pa cik jūs ņemsiet trenerīti, vai tā ir liela sporta zāle, vai maza sporta zāle, vai varbūt kaut kādā ledus hallē, vai varbūt tā kā māja fitnesā, laižam visu kopā, ja? Tāpēc jāstāst pēc sevīm. Protams, masāžu salonu vajag. Protams, mums visiem ir sēdētas sprandas no tās smaguma nastas, ko uzliekam saviem pleciem. Noteikti vajag arī kādu masāžu saloniņu. Masāžu saloniņā arī tur var visu kaut ko atrast. Bulciņu vietu. Ja ir bulciņu vietas, jūs jau zināt, es ar bulciņām uz tu, ja? Ir bulciņu vieta, ir kaut kāds vietējais veikals. Noteikti vajag saprast, kas ir vietējie tuvie pārtikas veikali. Tu ej iekšā, saproti, kur ir maize, kur ir piens, kur ir kefīrs. Un tu uzreiz jau jūties kā vietējais. Es pēc kefīra atnācu. Tu zini, kur tu ej. Tu zini, kur to atrast. Par to valodu es teicu, labi, kad rajonos nav jāmaina valoda, tas ir labais, tas ir plus. Es ceru, ka tev palīdzēja man integrācijas ABC. Mēs turpināsim, kad esam integrējušies, mēs turpināsim palikt pie nemainīgām vērtībām, kas uztur to manu asinsriti. Vai viss mainās vai nemainās, kultūra es uzsūcu, un kultūra mani mierina, kultūra mani iedvesmo, un es ceru, ka arī jūs. Un kultūras sūklis ļoti īsā versijā šoreiz, jo, man bija jābauda dzīve. Es braucu pie draudzenēm šāšliku cepu, mēs kliņģerus ēdām, burgerus cepām, gar ķestera ciema jūru skraidelēju ar mazo bērnu pa mežu skraidīju un gaļu ēdu, un jau gaļu ēdu jau teicu, ja, spā bija vēl kaut kas, nevar izlaik sūkt kultūras, bet ir jāsūdz cilvēki, sevi ir jāsūdz ģimene, sevi ir jāsūdz draugi, sevi, man tā sanāk reti, ja, jo man to kultūru patīk sūkt, bet, kad es sūdzu tos draugus, cilvēkus un visu ģimeni sevi, tad man nav laika tik daudz kultūrai, tāpēc kultūras sūklī tikai vienīga izrāde ar nosaukumu Rītausmu vakaros. Ja? Rītausmu vakaros sauc izrādi, Liepājas teātra izrādi, režisors Matīs Budovskis, Klāvs Mēlis. Matīs Budovskis arī ir paši stāsta autori. Es jums teikšu tā, pirmajā cēlienā es reāli iemigu. Vai tas bija tāpēc, ka es biju tajā dienā šašliku cepus, es nezinu, tāpēc, ka visa diena jau bija bijusi, bet es reāli iemigu uz kādām 10 minūtēm, bet es fonā turpināju klausīties visu, kas notiek. Un jāsaka tā, it kā detektīvs pateikts,
pateica, ka tas ir detektīvs un notiek izmeklēšana, bet tu kā īsti nesavalkas kaut kas kopā, vai ne? Atnāk čalis, viņam kaut kas ir, kaut kas nav, un kaut kas ir jāizmeklē, un tas doktors, viņš tā kā tāds psihoterapeits vai tā kā tāds kolēģis, sāks kaut ko tagad izmeklēt, kaut kas notiks. Kaut kas notiek, un tādi bezsakarā tie varoņi, katrs iet un dara savu lietu, un tā kā pilnīgi tā kā tādi nesavienoti, nesaistīti, kaut kas visu laiku notiek, tu to pirmo cēlienu izciet, un es domāju tā, Budovski, tev ir iespēja rehabilitēties. Tā kā otrajā cēlienā citreiz es varētu iet prom, bet man Budovskis patīk, vai ne? Un es domāju, labi, izturēšu. Bet es kā jau parasti, ja, es nekad nelasu par izrādi, nekad nelasu recenzijas. Es vienkārši jūtu, uz ko man gribas iet, un uz to es eju. Man kas piespieda, ja, nopirkt biļeti uz šo teātra izrādi. Pirmkārt, es nepirku, mana draudzene Zana uzaicināja, un man ir ļoti reti, kurš uzaicina uz teātru, un es cienu visus, kas uzaicina man uz teātru. Zana nopirka biļetes, un izrāde nominēta bija 2 kategorijās, gan par mūziku, gan mākslinieks, manuprāt, un gan arī kā gada lielās formas izrāde. Un jāteic, scenogrāfija bija brīnišķīga, viss jau bija labi. Ziniet kā, vajadzēja nodzīvot līdz 2. cēlienam. Tāpat kā dzīvē, tu nevari pieņemt sasteigtus lēmumus. Zini kā, sapsihoties un uzreiz kaut ko mest pa gaisu, ķert visu. 10 sērijas pagāja, viss, vai šis podkāsts ar lai beidzas. Saprot, tu nevari uz tādu psihuma līmenī to darīt. Tu vienkārši tev jāpagaida, tev reizēm jānogaida un jātrenē savus iekšējais nervs, sagaidīt to kaifu dzīvē un kas notiek 2. cēlienā. Bomba 2. cēlienā viss notiek tā kā vajag notikt. Ja tev pēkšņi visi kauliņi saliekas, tev viss sakrīt, tev viss sajiet. Un es tagad negribu atklāt to stāstu. Es nedrīkstu to teikt, bet jums ir jāiztur 1. cēliens dzīvē ļoti daudz, kam arī strīdojas. Jāiztur 1. cēliens, varbūt 2. cēlienā. Vienkārši pēc tam būs tikai un vienīgi mīlestība. Jūs nekad neziniet. Bet šī izrāde noteikti patiks cilvēkiem, kas ir savu laiku vai kādu laiku, vai vēl joprojām ir psihoterapijā. Šis ir ārkārtīgi brīnišķīgs veids, kā runāt par dzejnieku, kas tevī nomirst, vai ne? Ka par to dzīvot gribu, par to kaisli pret dzīvību, kas citreiz var pazust, vai ne? Un tev viņi jāmeklē atkal no jauna, vai to nogalina bezdarbniece, vai policists, vai vēl kāds tavs smadzeņu spazmojums un strāvojums, vai pagātnes rēks, vai tava trauma iekšējā. Tev ir jāatrod, kurš nogalina dzejnieku, tavu iekšējo dzejnieku. Un ļoti forši, ka es tiešām no visas sirds vienkārši saku paldies Matīsam un Klāvam, un paldies izrādes komandai par tik brīnišķīgu darbu. Jo sezona tuvojas noslēgumam, arī mana 16 izrāžu sezona, man liekas, līdz šim brīdim tuvojas noslēgumam, un it kā jau liekas, ka tik daudz kas redzēts, tik daudz kas piedzīvots, bet Matīsam gan ar Odu, gan ar šo izrādi izdevās mani pārsteigt. Un es tāda nepārsteidzama jau brīžiem jūtos dzīvē, bet tiešām izdevās pārsteigt. Tā kā liels paldies noteikti Rītaus vakaros, lai jūsu vakaros arī uzaust rītausmu. Paldies jums liels! Bet tagad laiks pievērsties kaut kam pavisam normālam. Saprotiet, tu vienmēr nopērci žurnālu, nekādu vienmēr, ja? Tu nopērci žurnālu, tu iekodā portālā, tev ir kaut kādi virsraksti, un pie kā tu pieķer sevi ik pa laikam. Es šo novērojumu veicu vienkārši draudzeniem un draugiem, un vienkārši tā kā uzreiz, 5. jautājums, ko cilvēkam uzdod, ko tu dari, kā tevi sauc, kādu mašīnu tu brauc, cik tu pelni. Kas tu esi pēc horoskopa? Jā, un zin kā, cilvēki izdzird skorpions, šausmas, man jau likās, tev ir kaut kas tāds magnetisks, bet arī tu esi tik ļoti intensīvi. Es domāju, jā, intensīvi, kas tu esi? Auns, vienkārši kur tik stūrgalvīgi runā ar mani. Un mums katram ir priekšstats par katru horoskopu zīmi. Piemēram, man apkārt ir tādas sēnes vājprātā savairojušies strēlnieki. Kas jums ir un ko jums no manis vajag? Jūs bezjūtīgās desas ar skaisto mīļo iekšējo pasauli, un es jūs tik ļoti mīlu, vai ne? Un tad saprot, un tev par katru ko pateikt viņi, tur ir 2 dabas, tas ir skaidrs. Viendien zvani vienam, viendien zvani otram, nekad nezinu, ko sazvanīs, vai ne? Vērsis, viņš stabils pa dzīvi, viņš visu zina, viņš iet, tāds flagmanis, jā. Vēzis jutīgs, bet kaut kā tāds noslēgts, kaut kur tu tirinās apkārt. Es jau tikai pēc sevis, jā, es jau neko nezinu. Neesmu Mezopotāmijā dzīvoju, neesmu horoskops izgudroju. Bet ziniet, ko es izdarīju? Es vienkārši uzmetu acī, kāds ir jūsu šīs dienas un šīs nedēļas horoskops, jo ir 11. maijs, ja? Ja mēs labi domājam, ir 11. maijs, tad
Es jums izstāstīšu vienkārši par maiju mums visiem, vai ne? Maijs solās būt emocionāli niansēts un piedzīvosim daudz intuitīvu dienu, ko ietekmē mēnesis stāvoklis, veicinot dziļāku izpratni par notikumiem. Šodien, piemēram, ir labvēlīga diena radošiem eksperimentiem, iekšējai harmonijai un pārdomām par nākotnes plāniem. Ķipa rīt būs ļoti slikta diena nākotnes plāniem. Rīt nedod Dievs padomās, kur mans tavs bērns mācīsies tālāk, vai uz kurien pārvākties. Izvairies no sasteigtiem lēmumiem un neapdomātiem braucieniem. Nē, tas taču ir murgs. Nē, pasakiet, kurš skaidrā cilvēks vispār lasa horoskopus? Bet, ziniet, es lasu, jā. Skaidrā, neskaidrā, es vienkārši lasu horoskopus. Ik pa laikam vienkārši uzmet acis. Zin kā, tad pašiedvesmu meklē, varbūt tāda refleksija pret sevi. Es nezinu, ko tie horoskopi man dod un ko tie dod jums, bet es negribu nopelt visus tos, kas tic dievam vai horoskopiem. Nē. Horoskopi tā ir daļa no tādas plašākas astroloģijas tradīcijas, vai ne? Un es reiz uzmetu aci, kad tad tie rādās un izrādās, ka es nebraucu pilnīgā sausās. Pirms 4-5 tūkstošiem gadu senajā Mezopotāmijā radās horoskopi. Jūs saprotat, es jums saku, tu šodien esi veiksmīgs, tev viss izdosies, jāskatās, vai kaut kas nenotiks. Mezopotāmija, iedomājieties, 5000 gadu apkārt. Mēs esam tik daudz, kur tikuši ar savu ChatGPT, ar savu Teslu un visu kaut kur, bet mēs ticam horoskopiem no Mezopotāmijas. Kur ir mūsu saknes? Tur priesteri, piemēram, vēroja debesis, pamanīja ciklus, saules aptumsumus, mēnesi fāzes, planētu kustību, centās to sasaistīt gan ar kariem, gan ar ražu, valdnieku likteni un tā tālāk, tā joprojām. No turienes arī tā ideja nonāca, piemēram, tālāk senajā Ēģiptē, tur debesu cikli ar Nīlas plūdiem un reliģiju sasaistījās. Tālāk senā Grieķija, vai ne? Sirtaki fonā skan senajā Grieķijā. Astroloģija sāka sistematizēt filozofiski un matemātiski, bet Klaudijs Ptolemajs 2. gadsimtā sarakstīja darbu Terra Biblos, kas kļuva par rietumu astroloģijas pamatu. Ja? Tagad jūs vispār horoskopu vēsturi zinat. Un tad zodiaks, ir debesu josla, pa kuru šķietami pārvietojas saule gada laikā, un senie babiloniešu loku sadalīja 12 vienādās daļās, katrai piešķirot simbolu. Tur auns, vērsis, dviņi un tā tālāk. Sākotnēji tas bija tāds kalendāra sezonu orientieris, nevis personības tests, ja? Vienkārši tāds, mēs esam auna periodā, nevis tu esi jauna piere tagad. Ja? Kāpēc tie horoskopi šķiet precīzi cilvēkiem? Kāpēc arī es esmu kādreiz uzķērusies tiem sevišķi jaunībā? Piemēram, psiholoģija ir tāds interesants efekts, ko sauc par Barnuma jeb Forera efektu. Un tas nozīmē, ka cilvēki bieži atpazīst sevi ļoti vispārīgos tādos apgalvojumos, kā piemēram, tu dažreiz esi sabiedrisks, bet reizēm vēlies būt viens. Tā nevar pateikt ne par vienu, tikai par, vērsi. Un šāds teikums, starp citu, dar ļoti daudziem. Un vēl darbojas, ja jūs gribat rakstīt horoskopus, es arī kā pasākumu vadītāji varu atzīties, es esmu sarakstījis horoskopus reizēm, ja? Saviem pasākumiem un dažādiem notikumiem, un cilvēki klausās, kā tad būs skorpioniem šovakar. Apstiprinājuma aizspriedums. Mēs atceramies trāpījumus, aizmirstam kļūdas. Ja? Tu raksti horoskopu, vienkārši uzraksti vienalga, ko tu uzrakstīsi, kaut kur tev ir jātrāp. Ja? Raksti vienkārši pretējas lietas, un tad jau viss sajies. Vajadzība pēc nozīmes. Cilvēkiem patīk sajūta, ka dzīvē ir raksts vai kārtība. Mēs nemīlam hausu. Mums vajag visu obligāti sakārtot, pakārtot. Vai tad astroloģija ir kaut kas vērtīgs? Izrādās, ka ir gan. Un tā kā es jau teicu, kāpēc man bija tāds atspaids uz tiem atspiedienu efekts uz tiem horoskopiem, tāpēc, ka tiešām tas ir pašrefleksijas instruments, liek padomāt, kā tu šodien jūties, kādā dzīves periodā tu esi. Simboliska valoda emocijām, ja mēs bieži nemākam pateikt, es jūtos aizkaitināts, es jūtos priecīgs, es jūtos tur vēl kaut kāds. Kultūras tradīcijas, ja. Es nezinu, pagāniem bija horoskopi. Sarunas sākuma punkts. Un tu kā vērsis? Ko tu par šo saki? Vai tu kā skorpions? Bet, lai jums nebūtu arī velti jāklausās kaut kas par horoskopiem, nav nekāda horoskopa, ja? Es vienkārši katrai zīmē atradu vistrāpīgāko apzīmējumu. Vienu vārdu, ja? Lai vienkārši neaizliktu visu savus caurumu ar pilnīgi elli. Auns, ja? Sparīgs. Es gan teiktu spītīgs. Vērsis stabils, tur es piekrītu. Ja? Dviņi mainīgs. Ja? Tas ir tāds labs apzīmētāja vārds. Dviņi mainīgs. Vēzis jūtīgs. Jā, ļoti jūtīgs. Lauva harizmātisks. Jā, lauvas ir harizmātiski. Jaunava precīza. Svari harmoniski. Tāpēc man nav dzīvē neviena svara. Skorpions intensīvs. Kas teiks par skorpionu intensīvs? Kas te intensīvs? Tad bijis pēdējās 15 minūtes. Mēs esam daudz intensīvi, bet mēs esam nenormāli arī seksīgi.
Forši seksīgi, seksīgi. Un strēlnieks brīvdomīgs. Nu, tiešām viņš ne tikai brīvdomīgs, viņš vispār ir tāds brīvs putns vējā, Dievu dēļ nepiesien strēlnieku, grib piesiet strēlnieku, tad aiziet pakaries pats. Mežāzes ir mērķiecīgs, tā ir. Arī ļoti mīļi, arī ļoti ģimeniski, man liekas, ir mežāži. Ūdensvīrs neparasts. Nu, tas gan ir interesants apzīmējums, neparasts. Ūdensvīrs, ko tu tik neparasts šodien? Un zivis sapņēns. Nu, es nezinu, ko mums no visa šī vajag. Es vienkārši domāju, kā noraut podkāsta pirmo sezonu podā. Es izdomāju ar horoskopiem. Paldies, ka skatījāties. Šīs 10 epizodes ir daudz ko mainījuši manā dzīvē. Es ceru, ka iedvesmojuši arī tevi tavā dzīvē. Mēs tiekamies kaut kad mēs tiekamies. Es nezinu, skatieties horoskopus, lasiet horoskopus. Varbūt tur būs rakstīts, kad mēs tiksimies. Es jūs mīlu.